Sveicināti! Paldies, ka jūs uzspiedāt podziņu play raidījumrakstam Inovācijas veselībā. 2025. gada 1. ceturksnis, protams, ir aizvadīts drošības zīmē, un no tā cieš mūsu budžeta citas nozares, protams, arī veselība. Un mēs šajā raidījumrakstā turpināsim diskutēt par tēmām, par to, kā mēs varam stiprināt veselības nozari. Savukārt Eiropā, lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju un dabaszinātņu nozari, Eiropas komisija pašlaik izstrādā Eiropas stratēģiju dabaszinātnēm, kuras mērķis būs stiprināt Eiropas prasmes un zināšanas dabaszinātnēs, veicinot zinātnisko un ekonomisko konkurētspēju. Iepriekš raidījumrakstā mēs runājām par biobanku likumu, kas tika apstiprināts ministru kabinetā un šobrīd tiek izskatīts Saeimā. Latvijā jau tiek uzsākti pirmie sagatavošanās darbi biobanku izmantošanā, un Šveices Latvijas sadarbības programmas ietvaros notika diskusija ar ekspertiem, kur Šveices pārstāvi dalījās ar savu pieredzi, bet plašāk par šo biobanku likumu un tā nozīmi mēs pārunāsim šodienas raidījumrakstā. Taču pirms vēl ķeramies pie tā, svarīgi vēstīt, ka Stradiņas slimnīcā kopš šī gada februāra tiek pilotēti digitālie rīki, lai izstrādātu un uzlabotu krūts vēža un multiplās sklerozes pacientu atbalstu. Šis te ieviestais risinājums apkopos pacientu atsauksmes un analizēs ārstēšanās efektivitāti, izmantojot pacientu ziņotos mērījumus. Bet, lai plašāk šo visu izdiskutētu un pajautātu daudz svarīgu jautājumu par medicīnas inovācijām saistītiem notikumiem Latvijā, šodien uz sarunu esam aicinājuši Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Arvidu Irmeju, kurš ir arī Stradiņas slimnīcas krūts slimību centra vadītājs. Labdien! Paldies, ka jūs ieradāties uz raidierakstu. Labdien! Un sākšu pirmo jautājumu. Februārī Stradiņas slimnīcā notika pasākums, kurā tika prezentēti digitāli rīki, kas tiek izmantoti krūts vēža un multiplās sklerozes pacientu aprūpes uzlabošanai. Varbūt jūs varat pastāstīt plašāk par šo projektu, kas ir projekta īstenotāji, kādi ir šie projekta mērķi un kādu atbalstu projekta ietvarā saņems pacienti, ko pacienti kā tādi iegūs un ko tas šie rīki palīdz jums kā profesionālim? Jā. Tur ir divas komponentes. Pamatā mēs runājam par šiem pacientu ziņotajiem iznākumiem, vai angliski tas saucās PROMS. Pašreiz, jā, mēs to anglisko saīsinājumu lietojam Patient Reported Outcome Measures. Un tā būtībā ir tāda ļoti, teiksim, rietumos jau ieviesusies prakse, ka ir ļoti svarīgi ne tikai vērtēt tos medicīniskos rezultātus, kādas tur bija komplikācijas, cik ilgi pacients ir bijis brīvs no vēža, cik ilgi pacients pēc vēža diagnozes ir nodzīvojis, bet ir arī svarīgi analizēt šo dzīves kvalitāti, un kā arī, tā skaitā arī, kā ir apmierināts pacients bijis ar ārstniecības procesu, vai viņam visi bija skaidrs, saprotams, vai kaut kas pietrūcis. Un, lai to varētu darīt, ir nepieciešams pietiekami tāda resursietilpīga sistēma, ka mums ir jānofiksē šī pacienta dzīves kvalitāte nulles punktā pašā sākumā. Pirms ārstēšana vispār uzsākusies tikai tad, kad tikko ir uzzināta diagnoze. Un pēc tam šī dzīves kvalitāte ir jānovērtē pēc 6, 12 mēnešiem, un pat tur arī var vēl 5 un 10 gadu ilgtermiņā to vērtēt. Jo tikai tā mēs varam izdarīt pareizes secinājumus, kas tad ir, teiksim, noticis kādas izmaiņas dēļ ārstēšanas, vai varbūt ir kaut kādas izmaiņas, kas pacientam jau bija nulles punktā. Piemēram, varbūt, ka viņam ir bijusi pleca trauma sievietei, un viņa jau to plecu nav varējusi pakustināt, pirms vēl krūts vēža operācijas, ja? Un tā krūts, padus slimfmazla operācija tur neko daudz nav mainījusi. Ja? Tad, tāda ir šī jaunās, teiksim, inovatīvās medicīnas pieeja, ka mums ir ļoti svarīgs pacienta viedoklis. Kā viņš, ne tikai kā viņš ir izārstēts, bet kāda viņa dzīves kvalitāte pēc šīs izārstēšanas. Un būtībā šie pacientu ziņotie rezultāti, viņi to nodrošina.
un šis digitālais rīks ir kā tāds instruments, ka mums nav... Tāda kā lietotne, kurā vāc datus, ja? Jā, ka mums nav jādod pacientam, es nezinu, parakstīt kaut kādu papīru informētā piekrišanu, un tad viņam tur ir vesela čupa ar lapas pusēm, kur viņš tad aizpilda tos, par datu aizsardzību, bet tur ir, viņš arī atbildes uz tiem aptaujas tiem jautājumiem, un tāpēc tam tur mums jāmeklē cilvēks, kurš to visu savadīs iekšā datorā, un tāpēc tam vēl kāds, kurš tur analizēs, bet ka būtībā tas notiek viss reālā laikā, ka pacients tos savus dzīves kvalitātes datus, un viņš atbild uz tiem jautājumiem vajā lietotnē, un būtībā uzreiz jau tajā pašā brīdī mums tie dati pieejami. Un ir vēl jāpiebilst, ka tur arī tas nav tik vienkārši. Tur arī medicīnas māsai vai kādam mediķim ir šajā procesā jāasistē, jo arī, lai to, piemēram, 0 punktu visus tos jautājumus atbildāt, vajadzīgās 45 minūtes. Ja, un jebkurš no mums pagurtu aizpildot aptauju, kas ir 45 minūšu gara, un tāpēc tur arī nepieciešams ir tāds tīri cilvēcisks atbalsts. Un ko tas dod jums kā profesionāli un kā klīnistam, teiksim, šādu ierīču ieviešanu? Jā, tas tad ļoti svarīgi, ka, es saku, mēs jau varam pateikt, ka mums, es nezinu, ir bijuši tur 350 krūts vēža pacienti Stradiņos pagājušajā gadā, vai es nezinu, pirms 5 gadiem, ja, un reku, ir ļoti labi, pēc 5 gadiem, pieņemsim 90% dzīves. Ja? Ļoti labs rezultāts. Ja? Bet tad mēs tagad, ja mēs paskatāmies šādu te aptauju, teoretizēsim kaut ko, ja? Tad, piemēram, tur, es nezinu, puse pasaka, ka viņām ir hroniskas sāpes, tur vēl varbūt pasaka kaut kādi 10-20%, ka viņām roka tūkst, ja? Un vēl tur varbūt, nezinu, citas gramošanas traucējumi, nezinu, jā, rokas kājas pēc ķīmijas tirps vai kaut kas tāds. Un tad mums ir, ok, ļoti labi, ka cilvēks ir dzīves, skaidrs, ka tas ir pats svarīgākais, ja? Bet ko mēs varam darīt labāk, lai tomēr šī dzīves kvalitāte būtu labāka. Ja, varbūt mēs kaut kādus medikamentu devas varam samazināt, ja varbūt mēs kaut kādas operācijas apjomus varam mazināt. Un kādas citas inovācijas jūs vēlētos vēl sagaidīt Stradiņos? Varbūt tie ir digitāli rīki vai kaut kas cits, kas jums palīdzētu? Te jau mēs tad runājam kopumā vispār par inovācijām medicīnā, un skaidrs, ka tur ir daudzi virzieni. Bet ja varētu sapņot, piemēram, tas būtu tāds maksimums, ko jūs vēlētos ieviest, vai ko jūs redzat varbūt pasaulē, kas ir vērtīgs, ko gribētu pie jums redzēt? Jā, ir kaut vai šī personalizētā medicīna, piemēram, kaut vai ģenētisko izmeklējumu jomā, ja, ka piemēram, varbūt ne visiem audzējiem, bet tajos gadījumos, kur mēs vai konstatējam vai paredzam, ka varētu būt agrīns recidīvs, mūsu tā esošā ārstēšana varētu būt nepietiekoša, ka tiek nosekvenēts viss tumoru genoms, ka tur tiek atrasti kaut kādi varbūt inovatīvi mērķi, uz kuriem varbūt varētu iedarboties un tādā veidā pacientam palīdzēt. Ja. Tad mums bija no Stradiņu universitātes bija tāda delegācija novembrī Heidelbergā, kur būtībā ir viss Vācijas galvenais vēža centrs, ja, par šo saucamo medikamentu skrīningu. Ja, tur tas bija vairāk gan uz pediatrijas pacientiem. Ļoti reāli, ka tiek pacienta audzēja paraugs paņemts, viņš tur tiek laboratorijā speciāli tur apstrādāts, tur tiek pievienot tie zināmie medikamenti, un tad jau 3 nedēļu laikā faktiski ārstam ir atbilde, vai tas konkrētais audzējs uz to medikamentu reaģēs vai nereaģēs, ja? Jo nav arī jēga pavelti toksisks medikaments ar lielām blaknēm dot cilvēkam, ja parādās, ka nebūs. Bet inovācija attīstībai un ārstu darbu stiprināšanai nenoliedzami svarīgi ir arī pētniecība, par ko mēs daudz runājam šajā raidierakstā. Un viens no soļiem pētniecības stiprināšanā ir likumprojekts par elektronisko veselības datu sekundārās izmantošanas likumu, kas paredz pacientu veselības datu sekundāru izmantošanu, piemēram, zinātniskajā pētniecībā. Kā jūs vērtējat likumprojektu un kādu pienesumu datu sekundārā izmantošana sniegs zinātnes attīstībā un inovāciju veidošanai? Jā, dabīgi es neesmu visu likumu caurlasījis, un tas ir dabīgi arī juristi darbs, bet visas šīs nianses, bet tā pamatdoma ir ļoti skaidra, ka ir jānoņem visi šķēršļi
lai pētnieki varētu tos datus, ko mūsu Latvijas veselības aprūpe ģenerē, lai pētnieki tos varētu izmantot. Jo, saprotiet, nav iespējams, tas jau arī tajā datu likumā, tur preambulās un kopsavilkumos jau tas ir parādīts. Un viena pētniecība ļoti svarīga lieta, lai mēs varētu sacensties kaut vai mūsu pašu kaimiņiem, igauņiem, bet tāpat tās arī visādas rīcība, politikas, kaut kādas lēmums. Tiklīdz kā ir dati, mēs jau varam kaut kādus secinājumus izdarīt, ja, jo mēs sakam vienmēr, nauda ir pa mazu un tā tālāk, bet ja būtu labi dati, es esmu pārliecināts, ka varētu daudzus miljonus atrast, kur mēs pašreiz naudu tērējam neliederīgi un kur mēs viņu varētu pārvirzīt uz kaut kādām efektīvākām lietām. Tā kā ļoti svarīgi, lai tiek noņemts šķērslis, jo tur nevienam nevar būt nekāds kaitējums. Ja mēs runājam par datiem, kuriem nav personas kodi, kuri ir lielos datu tādos, teiksim, kopās, ja, kur ir tūkstošiem pacientu salikti kopā, tur nevienu nevar identificēt, tur nevienam nevar neko pāri nodarīt, ja tur var būt tikai milzīgi ieguvumi. Bet turpinot tomēr par likumiem, virzoties precīzijas medicīnas un pacienta orientētas veselības virzienā, tikpat svarīgs ir arī biobanku likums, kas jau apstiprināts valdībā. Vai varat izstāstīt, kas ir biobankas un kāda ir to nozīme veselības aprūpē un ko šis likums un tā ieviešana nozīmēs pacientiem un ārstiem? Jā, tas arī var būt ļoti līdzīgi, kad arī jau šajā gadījumā skaidrs, ka ir jābūt regulējumiem, jo, kā mēs zinām, vienmēr cilvēkam, tādi mēs esam, ka mums tās kājas slīd, vai ne, pat ar labiem nodomiem, vai ne? Bet šajā biobanku vai datu izmantošanas jomā tas ir tāpēc ļoti svarīgi. Ļoti labs piemērs varbūt par biobankām. Protams, mums arī pašiem Latvijā ir šī genoma datu bāze, kur varēja cilvēki brīvprātīgi pieteikties un savus bioloģiskos audu paraugus nodot. Bet varbūt, ka tā paskatoties, turpat blakus kaimiņos, Igaunijā ir šī saucamā, Igaunijas biobanka, kas ir tāds īpašs veiksmes stāsts arī pasaules līmenī. Un būtībā viņiem izdevās, mēs jau tur ar profesoru Metspalu arī tur sadarbojāmies, kad faktiski kaut kādā 2008. 7. gadā, kad tur jau pirmie tie aizsākumi tā Igauņu biobankai bija, un viņiem izdevās savākt 200,000 šo iedzīvotāju, gan asins paraugus. Tikai Igaunijā, jā, tad cik tur ir, es nezinu, 1,5 miljoni vai cik iedzīvotāji, tā ka viņiem būtībā izdevās, kura tā ir daļa, tā ir kaut kāda 5. kaut 8. daļa no visiem iedzīvotājiem viņiem izdevās iesaistīt, ja. Un tas būtībā, un uz to arī pateicoties, viņi tagad pētniecībā, šis ir viņiem milzīgi tāda priekšrocība attiecībā, viņiem ir priekšrocība, vai ne? Jo viņus visur ņem atkal citos pētījumos, un ko tas nozīmē? Tad viņiem būtībā ir pa visiem šiem 200,000 gadījumu ir ģenētiskā informācija. Viņi, teiksim, var, ja parādās kaut kādi jautājumi, viņi uzreiz, teiksim, var iet uz tām savām datu bāzēm, viņi var biobankā pārbaudīt. Viņi, piemēram, konstatē, ka Lielbritānijā ir kaut kāds redz gēns, piemēram, tik un tik gadījumos. Viņi uzreiz var paņemt, pārbaudam, kas mums ir Igaunijā, vai ir tāpat, vai ir vairāk, vai ir mazāk. Piemēram, arī biobanku likumā ir ļoti svarīgi, tad ne tikai tā ir pētniecība, bet arī tas praktiskais pielietojums, ka cilvēks, ka parakstās, piekrīt to savu, piemēram, paraugus un to savu kaut kādu informāciju nodot, vai viņš vēlās, ka viņam atgriezīs kaut kādu praktisku veselības informāciju, ja tāda tiks šo pētījumu rezultātu atklāt. Ja, un tā arī, piemēram, Igaunijā. Kas bija Igaunijas veiksmes stāsts pamatā, kā viņam izdevās šos 200,000 cilvēkus paraugus ievākt? Viņam tā kā paskaidro, vai tieši tā piedāvāja, ka pretī būs kaut kāda informācija? Labs jautājums. Varbūt viņi bišķiņ ātrāk pa mums pamodās. Tas pats profesors Metspalu bija pietiekami harismātisks līderis, kas spēja politiķus pārliecināt, jā, un parādīt, kāds sabiedrībai no tā būs labums. Un bija laba darba organizācija, un arī es domāju, ka tajā skaitā arī labi sakārtot likumdošanu, kas novērs kaut kādus tos šķēršļus.
Jā, nu cerams, ka mums arī izdosies kaut kas līdzīgs. Mēs neesam tik liela nācija. Un arī dabīgi tās biobankas jau tādos mazākos apjomos jau, neskatot to genomu datu bāzi, bet tāpat tās jau ir universitātēs, tāpat Stradiņu universitātē ir mazākas šīs datu kopas, tā kā tādas jau, bet tam likumam būs ļoti liela nozīme, lai, atkal kaut kādas ļaunprātības novērstu. Un, protams, ka mēs jums arī gribam par onkoloģiju kāds jautājums uzdot. Es zinu, ka to dara gandrīz visi, bet plašāk paskatoties uz to onkoloģijas jomu Latvijā, liels darbs 2024. gadā notika pie onkoloģiskās aprūpes pakalpojumu plāna. Un kamēr mēs gaidām tā stāšanos spēkā, vai jūs varat identificēt 3 lietas, kam jūsuprāt jāpievērš uzmanība jaunā plāna īstenošanā, un kas ir svarīgākie punkti onkoloģiskās aprūpes stiprināšanā un uzlabošanā? Jā, nekas jau Tie pīlāri jau ir zināmi, un tādi arī viņi tur tajos virsrakstos onko plānā ir atspoguļot. Protams, ir profilakse, agrīna diagnostika, ārstēšana, un dati arī ir kā tāda atsevišķa joma, un arī tie paši pacientu ziņotie iznākumi tur arī ir minēti. Es varbūt gribētu izcelt, protams, šo profilakses sadaļu, zem kuras iet gan veselīgs dzīvesveids, gan arī skrīnings. Tās ir tās lietas, ka ir katram jāizdara sava daļa. Un mēs nevaram visu laiku tikai novelt uz to, ka kaut ko valsts nav izdarījusi. Arī katrs iedzīvotājs var tajā savā ikdienā par to savu veselību padomāt, lai tomēr tos riskus mazinātu. Protams, ir skrīningā, es esmu pārliecināts, ka ir jāsakārto šī skrīninga organizācija tā, kā tas ir Rietumvalstīs. Mums nav jāizgudro velosipēds. Ir mūsu sabiedrība, protams, viņi ir nedaudz atšķirīgi, bet ne kaut kā radikāli. Kāds ir tas velosipēds, kas ir izgudrots citās valstīs? Tur ļoti vienkārši velosipēds ir, ka ir pa skrīningu. Skrīnings ir, protams, tie modeļi dažādi, bet tomēr skrīnings ir deleģēts, krūtsvēju pa mamogrāfijas skrīningu, kaut vai piemēram, viņš ir deleģēts krūts centriem. Tad katrā valstī pieejami, tu piebrauc ar auto, viens klāt uzreiz. Bet arī tas, ka pa krūts centriem un ar konkrētām uzaicinājumu vēstulēm uz konkrētu vietu, dienu un laiku. Tā laikā, kad mums vienkārši tiek saņemta kaut kāda vēstule, kurš viņu saņem, kurš viņu nesaņem, bez mazai varat griezties jebkurā iestādē Latvijā, vai ne, vai Ventspilī, vai Daugavpilī, kur jūs gribat. Tas konkrētums ļoti patīk, vai ne, ka tu zini, kur, cikos, kā ideāli ienākas vēstule, bet WhatsApp ziņa vēl, vai ne? Un tieši tā, un lūdzu telefonu numurs, lūdzu zvaniet, ja jūs, jo redzat, ko līdz nav tā konkrētība, tā zūd arī kaut kāda atbildība. Neatnāca, slikti. Bet ja tas būtu, piemēram, visi pacienti būtu sadalītas, tikko tie un tie cilvēki, piemēram, Liepājā iet skrīningi, tie un tie cilvēki, tie reģioni iet uz sievietes Daugavpilī, tie iet uz Stradiņiem, tie iet uz Austrumu slimnīcu, tad nezinu, tas ir Valmierā, tas ir Rēzeknē, tas ir tur, būtu visiem nodefinēti skaidri reģioni, un ja tā sieviete, piemēram, viņai bija šodien, 11. 16. bija jābūt aprīlī, uz mamogrāfiju viņa neatnāca. Tad ir kāds, kas zvana. Jūs nebijāt, vai mēs jums varam piedāvāt citu laiku, vai ne? Vai viņa būtu apzinīgāka sieviete, viņa teikt, piedodiet, šodien es nevaru, man tur ir cits pasākums, vai mēs varam pārcelt uz tā, bet konkrētība, bet mēs nevaram vienkārši kaut ko tādu palaist nekonkrēti un tad gaidīt. Kā jau dzīvē, tie neatliekamie darbi tiek izdarīti uzreiz, bet tas, kas var pagaidīt, tas ļoti ātri aizlēc uz nākamajām nedēļām un mēnešiem. Un tā vēstule aizmirstās un tā pēkšņi tu tikai bumbulis ir krūtī, un tad jau tā skrīninga tas iegūms ir nokalēts. Jā, bet mēs iesākām runāt par to veselīgo dzīvesveidu un par to, kas būtu jādara. Tad man vienmēr noslēgumā ir tas jautājums, ja jums būtu jāiesaka pēc jūsu pieredzes personīgās un kā profesionālim, kas varbūt būtu tie 3 ieteikumi jums, lai mēs būtu veselāka sabiedrība? Īstenībā tā, man bija lekcija, un 3 ļoti grūti pateikt. Ir būtībā tādi 8.
Es varam turpināt šo raidierakstu. Jā, bet ne, tas ļoti jau vienkārši. Tās jau ir tādas, tās būtu veselīgs uzturs, būtu kustības, jā, kad vairāk lietojam ūdeni, nevis saldinātas dzērienus. Ja tā būtu saules gaisma, bišķi, jā, izējam svaigs gaiss tas būtu, ja, nevis tikai sēžam telpās. Tā 4 jau ir, jā. Man liekas, ka 5 jau nesanāca. Jā. Ja, tad būtu vēl ļoti svarīga atpūta, pa ko mēs tik bieži aizmirstam, ja skrienam mēs no viena darba uz otru un pa sevi nepadomājam. Un arī ticība. Tad cilvēks ir garīga būtne, ja, un mēs nevaram šo savu dimensiju ignorēt. Ja, jo mēs to ignorējam, tad mēs ignorējam ļoti būtisku savu identitātes daļu. Šī garīgā veselība. Ja, tā kā, varbūt es vienu aizmirstu, bet būtiskākos es pateicu. Lielas paldies jums, un es arī novēlēju jums izdodas neskriet un darot to jūsu darbu, saglabāt šo te balansu. Paldies, ka jūs atnācāt, un tiekamies citos raidierakstos.